Sveicināti! Šodien ielūkosimies aizskatuvē, darbnīcā. Kā tad tieši tiek ražots protēzes? Sākumā tiek iegūti mēri no pacienta amputācijas stumbra. Mēri parasti tiek ņemti ar ģipša saitēm. Tālāk ģipsētavā tiek apstrādāta ģipša mēri. Iegūtos mērus piepildām ar šķidro ģipsi. Kad tas sacietēs, tehniskais ortopēds veic ģipša modelēšanu, izveidojot nepieciešamo protēzes čaulas formu. Ģipsis tiek modelēts ievērojot anatomisko piemērotību pacientam. Spiedienjūtības zonas tiek izmodelētas, lai nodrošinātu maksimālu čaulas komfortu. Nākamais solis ir ģipsi izžāvēt. Pēc tam tiek izgatavota testa čaula no plastikāta un veikta tā pielēkošana pacientam. Tad, kad identificētas nepieciešamās individuālās izmaiņas, pielēkojot testa čaulu, tiek izgatavota gala čaula no lamināta. Laminēšanu veic izmantojot dažādus kompozītu materiālus, kā ogleklis, stikla šķiedra, trikotāža, dekoratīvais audums, ko savieno ar laminātu, iegūstot izturīgu izstrādājumu. Procesa laikā protēzes montāža tiek veikta specializētā stendā, atbilstoši pacienta anatomiskajām vajadzībām. Kad protēze gatava, tā tiek pielēkota un izsniegta pacientam lietošanai.